Mani bērni, Roberta Daniela un Emīlija Markusi. Ir pagājis ilgāks laiks, kad neesam satikušies. Ir pagājis ļoti ilgs laiks jūsu un manā dzīvē, kopš jūs, tad, kad Emīlijai bija vien 4 gadi un Robertam 6, tikāt aizvesti no manis nezināmā virzienā 2020. gada decembrī, un pēc tam mēnesi pēc mēneša, gadu pēc gada, tikāt slēpti. Mani bērni, jūs zināt, ka es, jūsu tētis Mareks, vienmēr esmu jūs meklējis, mīlējis, par jums rūpējies. Un šajā laikā, kad ir pagājuši tik daudz mēneši, drīz jau 40, kad neesmu jūs pa īstam saticis, un jūs neesat mani redzējuši, un jūs es neesmu dzirdējis, es gribu sacīt jums, mani mīļie. Es nezinu, cik daudz laika vēl ir jāpaiet. Nezinu, vai tās būs dienas, nedēļas, mēneši vai gadi. Bet ziniet droši, es gaidīšu to laiku un meklēšu tās dienas, kad mēs atkal satiksimies. Roberta un Emīlija, es vēlos jums pasacīt, tā kā jūs nezināt manu tālruņa numuru un nezināt arī manu e-pastu, jo agrāk, kad dzīvojām kopā ģimenē, tas mums nebija aktuāli sazināties šādā veidā. Tad pateicoties šai situācijai, kad jūs esat nolaupīti, es vēlos, ja vien jūs sadzirdēsiet, vai arī sadzirdēs to kādi cilvēki, kas jūs pazīst, darīt zināmu savu tālruņa numuru un e-pastu. Mans tālruņa numurs ir 298 11 361 un e-pasts manai tautai @gmail.com. Manai tautai @gmail.com. Mani bērniņi, es par jums domāju dienu no dienas. Ļoti bieži vien arī naktīs un no rīta uzmostoties, es meklēju jūs tā, kā to darīju senajos laikos, kad jūs bijāt pavisam maziņi. Roberta un Emīlija. Tajā laikā, kad ģimenēm bija jāapvienojās un jāsargā citām citu, diemžēl viens no tuvākajiem cilvēkiem, jūsu māte, izvēlējās nostāties noziedzīgas politikas pusē un darīja lietas pret jums, gan ar visām tām lupatām uz sejas, gan ar visu to dresūru un visbeidzot arī slēpti, izdarot pret jums vardarbību, arī injekcijas veidā, pret manu gribu un pret jūsu gribu. Tieši tāpat kā pret manu un pret jūsu gribu ir traucētas un liektas mūsu saziņas iespējas. Jums, mani bērni, ar mani un man ar jums. Roberta un Emīlija, kad jūs paaugstieties un kļūsiet vēl lielāki un patstāvīgāki, jūs saņemsiet atbildes, jo jūs, es esmu drošs, meklēsiet tās, jūs uzdosiet jautājumus, un atbildes nebūs tālu jāmeklē, jo pa šo laiku, līdz šim un arī turpmāk, es darīšu zināmu to, kas ir noticis, kāpēc ir noticis, kādi ir bijuši cēloņi un kādas ir bijušas sekas. Tam visam, kas ir noticis un nācis pār mūsu dzīvi. Varbūt tagad, kad jūs klausaties šie mani vārdi liekas jums sarežģītāki, bet nāks dienas, kad jūs sapratīsiet katru vārdu, un ik viens no tiem atbalsosies jūsu sirdīs, un es zinu, tas notiek jau tagad. Mani mīļie bērni, mani bērniņi.
Šis ir 29. februāris 2024. gadā. Mūsu pēdējā saziņa notika 2022. gadā jūlija sākumā pa telefonu, kad pēc manas iniciatīvas es biju panācis, jautājis un saņēmis iespēju, lai mani bērni var sazināties ar mani vismaz 2 reizes nedēļā, taču arī tas, diemžēl, tika liegts un pārkāpts, jo es nezinu, kas lika to darīt jūsu mammai, lai gan zinu, ka viņa darīja visu, ko viņai lika noziedzīgas Latvijas valsts pēdiņās institūcijas, tad zinu to, ka viņa pat to 2 reižu nedēļā vietā deva iespēju mums parunāties tikai 1 reizi, un arī pat tā reizi nedēļā tika traucēta no nezināma starpnieka puses kādas sievietes, kura pat savu vārdu uzvārdu bija par gļēvu saukt, un traucēja mūsu saziņu, jūsu saziņu, mani bērni ar mani. Mūsu pēdējā saruna pat tika noslēgta ar draudiem no starpnieka puses un neļāva maniem bērniem pasacīt, kur viņi atrodās, kad mans dēls Roberts pats centās pastāstīt, kur viņi, mani bērni, dzīvo. Klausula tika nomesta, un tā tas arī palika. Līdz pat šai dienai visi, kas kaut ko vismaz zina par mani un maniem bērniem, visi tie, kas strādā institūcijās, tāpat iestādes, kur mani bērni ir apmeklējuši kā fakultatīvās nodarbības, izglītojušies, nes kāpēc ir panākts, ka pret mani vēršās, un es esmu apmelots. Es ļoti labi apzinos to, ka tiem, kas ir godīgi, melus pavisam noteikti nevajag, lai runātu par kādu citu, bet lai apklusinātu savu sirdsapziņu, tad ir tāda suga, kam nav kauna kaitēt, postīt un vēl izlikties, ka viņi dara labu. Mani bērni, es esmu teicis šos vārdus, kas ir sāpju pilni, jo ļoti labi saprotu, tieši tāpat kā jūs, mani mīļie, ka nevienam pieaugušajam nav nekādu tiesību postīt bērnu attiecības ar tēti vai mammu, manā gadījumā ar mani, bet tas ir noticis. Un tā saucamā Latvijas valsts, es nepārteicos tā saucamā, jo Latvijas kā valsts nav. Tā ir butaforija, kas ir. Šī butaforija jau arī nespēja sargāt visu cilvēku tiesības. Tā ir spējīga vien šķelt, skaldīt un valdīt, naidot un naida politikas ietvaros sarīdot cilvēkus pret cilvēkiem, ganīt kā aitiņas un vadīt tās nekurienē. Cilvēkus, kas zaudējuši cilvēcību. Un cik daudz ir to, kas vēl pirms gadiem tās nolādētās lupatas sev uz sejas lika, un vēl tagad nav atkopušies, vēl tagad viņi pat nespēja paskatīties uz sevi spogulī un nožēlot to Dieva un cilvēku priekšā, kā viņi pazemoja sevi un citus, dresēja un spīdzināja, uzspieda savu sadismu un savu ārprātu. Tā dara psihopāti. Un, diemžēl, tāda ir arī Latvijas, Eiropas un visas pasaules politika. Cilvēkiem tiek uzspiests, nemitīgi kaut kas tiek uzspiests, pavēlēts, un cilvēki tiek izrīkoti kā tādas mantas un preces plauktiņos,
tiek krāmētas un liktas, un daudzi to pieņem par normu. Bet tie, kas pretojas, tie, kas iet savu ceļu un ir spējīgi domāt ar savu galvu, un kā minimums uzdot jautājumus un meklēt un atrast atbildes, tādus lūk cenšas apslāpēt, apmelot, pazemot un dažādos veidos apklusināt pavisam. Vai tā rīkojas cilvēki pret cilvēkiem, vai pazudinot otru, krāpjot, apmelojot un citādi darot pāri, vai tā dara cilvēki? Pavisam noteikti nē. Tā dara necilvēki un ļaunu garu apsēsti. Ko lai saka pēc visa tā, kas ir noticis? Es varu teikt tikai vienu. Lai kad Dievs tiesās šo pasauli, lai tie, kas skaitēja ģimenēm un tās postīja bērnu dzīvi, tie, kas izlikās par taisnības sargiem, tie, kas darīja to, ko lika, lai ja kāds vēl ir spējīgs nākt pie samaņas, lai tas nāk, jo kad atmaksa nāks, taisnīga atmaksa, tā necilvēkiem nepatiks, Dieva draugiem, Dieva bērniem, tiem, kas sargā bērnus, kas sargā ģimenes, tiem nav ko bīties, mani bērni. Šajā vakarā es jums saku uz redzēšanos, un es turpinu jūs meklēt. Un ticu, ka mēs atradīsim viens otru. Arī es jūtu, ka tieši tāpat kā es jūs meklēju, tā arī jūs mani meklējat. Un kas meklē viens otru, tiem būs citam citu atrast. Dieva mīlestībā, Dieva gaismā.